un katram ir uzrakstīts gadiņš, ir aizmugurē, kurā un tā tālāk, un tāds paliek atmiņai. Un tad tāpēc mēs arī tās puķītes esam izgatavojuši. Vienais otrs mārpuķītes ar novēlējumiem jaunajai mājvietai un tās nākamajiem iemītniekiem gūst kapsulā, un kopā ar šodienas monētām un jaunāko Rundāles novada avīzīti būs liecība nākamajām paaudzēm, cik daudzas reizes draudzīgais bērnudārzs kolektīvs velti turējis īkšķus, lai kārtējais iesniegtais projekts tiktu apstiprināts. Cik daudzas reizes mārpuķītes vadītāji ir cerējusi uz atbildīgo dienestu labvēlību, ka tie dusmīgi kratījuši pirkstu par kādu neatbilstību prasībām, ko izpildīt līdzinējā mājvietā Kaucmins Muižā ir neiespējami. Tās ir ērtības. Siltums, ūdens, apkura tātad, kas mums ir bijis liels grūtību kāpiens. Virtuve ērta, tas ļoti svarīgi. Iecere par bērnudārza būvniecību mums briedus apmēram 3 gadus ar visām projektēšanām un visām institūcijām, kamēr saskaņots un daudzkārt ir startēts arī projektos, bet, diemžēl, mums ir jābūvē pa savu naudu, pa kredītu naudu, un Dišķibelē palīdzējusi tādā ziņā, ka cenas līdz ar to ir zemākas, un līdz ar to mums tā būvniecība kļuvusi reālāka tieši šajā brīdī. Jaunajā mārpuķītē paredzēts vietas 116 mazuļiem, un tas nozīmē, ka Rindūras bērnudārza novadā tiks likvidēta. Plānots, ka jaunajā ēkā atradīsies arī ģimenes ārsta prakse, saulēnas pakalpojumu punkts un biblioteka. Pēc mūsu aprēķiniem šeit var uzņemt visus novada bērnus, un ja visi negribēs, tad, protams, paliks vieta arī tuvumā esošai Bauskai, Īslīcei. Bērnudārza būvniecību veic celtniecības firma no Rīgas, taču ēkas iekšdarbu veikšanai tikšot pieņemti papildus darbinieki, tādējādi uz laiku dodot darbu arī novada ļaudīm. Jaunās mārpuķītes būvniecība un aprīkojums izmaksās apmēram 1 miljonu latu, bet tā kā līgums par kredītu ir parakstīts un daļa no nepieciešamās naudas jau ir kontā, novada vadītājs cer, ka šis būs viens no veiksmes stāstiem Dišķibeles laikā.